Labrīt! Šobrīd ir 8:30 no rīta. Ir šausmīgi daudz, kas jāizdara un ļoti ātri, tāpēc tagad mēs braucam uz Stauli un es parunāšos ar jums, tad, kad būs vairāk laika. Nu, lūk, Grifoniņam ieliku uz sienu, bet ar Limeratu mēs iesim tagad jāt. Būs fiksais straniņš. Nu, lūk, 1, 2, 3 un Reta ir gatava. Iesim uz super-duper ātro traniņu. Tā labi, ātrais kameras iesoļojos, beidzot var ar jums parunāt. Starp citu, mums ir žoks. Ļoti skaisti izskatās. Bet, jā. Kāpēc es skrienu? Tāpēc, ka man vajag 11. būt pie vetārsta, paņemt zālītes šai tai meitenei, Retai. Kādas zāles, kāpēc, es jums neteikšu, bet tas ir saistīts ar to, kur viņa bija pazudusi pavasarī, tā kā, nu jā. Nu labi, bet par to vēlāk. Kaut kad vēlāk es jums visu izstāstīšu, bet šobrīd vēl ne. Jā, trēniņu gan jau neviens nenofilmēs, jo visi ir aizņemti, bet mēs neko baigi daudz nedarīsim. Arī tā paša iemesla dēļ, ka kur viņa bija pazudusi pavasarī, viņa šobrīd nevar baigi daudz neko darīt. Bet tur ir rikšu kārtiņas un viena lēkšu kārtiņa, un tad to mēs pastrādāsim. Un jā, un tad arī skriesim tālāk darīšanās. Nu viss, treniņš ir beidzies ar šo skaisto meiteni. Viņa baigi grib lēkšot, visu laiku viņa grib lēkšot un strādāt rikšu kārtiņas viņa negrib. Un neko viņa negrib. Bet viņa nevar baigi lēkšot. Un jā, pierunāt viņu lēkšot dažus aplīšus ir grūti, jo šis ir sporta zirgs. Sporta jauns zirgs. Bet šī ķēvīte, viņa ir tik nenormāli forši jājami, tā kā jūs pat nevarat iedomāties. Nesen pie manis bija atbraukusi mana draudzene, un viņa nekad nebija jājusi Retu, un es tādu, kāp virsū. Viņa ir normāla, viņa ir adekvāta, tā kā tu tiksi ar viņu galā. Viņa ir jātnieks. Viņa uzkāpa, pajāja, viņa saka, Madara, kā tev ir paveicies, cik viņa ir forša. Viņu koši tagad. Es saku, jā. Jā, viņa ir zelts, viņa ir tiešām forša ķēve. Vispār nekad dzīvē nepateiktu, ka viņa ir jaunzirgs, ja mani pirmo reizi uz viņas tā kā uzlikt. Vienīgais tā spītība, jā, viņai jājūt ir tā spītība, bet tas ir arī ķēvēm bieži vien tāda lieta, ka viņas sākumā vajag ar viņiem izstrīdēties un pateikt, ka nē, tev nav taisnība, un pēc tam jau viņas iet ļoti labi. Jā, ar Retu arī tā ir sākumā, piemēram, pirmie rikši, nē, bet pēc tam ir super, pēc tam ir ļoti labi. Jā, labi. Atsoļojāmies. Ko nozīmē apsoļoties? Atsoļojāmies. Tagad es laidīšu šito un Grifonu ārā. Tā, ka jums noteikti ir 2 jautājumi. Pirmais, Madara, kāpēc tu vet ārā tikai Grifonu un Limeratu? Un otrais, kā ir Grifonam ar veselību? Labi, sākumā atbildēšu uz pirmo jautājumu. Donna un Aleksa man šobrīd dzīvo ārā. Jo viņām tur ir perfekti, viņām tur ir ļoti labi. Šobrīd nav dunduru, nav knišļu. Ir tikai varbūt kaut kādas mušiņas, kas vairāk nevis koši, bet vienkārši traucē zirgiem. Un viņām ir ļoti labi ārā. Viņas man jau pirms kaut kādām 2 nedēļām. Es viņas nevarēju dabūt iekšā. Es vienkārši vakarā atnāku pēc zirgiem un viņas bēg prom no manis. Nē, tas bija vairāk nekā pirms 2 nedēļām. Pirms kaut kādām 2,5 nedēļām. Un viņas abas vienkārši bēg no manis. Un es tā padomāju, labi. Man Donna bija uz to nacionālo dārgumu aizvesta, un pēc tā nacionālā dārguma, tad es pateicu, viss dzīvojat ārā, un viņas ir pilnīgi apmierinātas, viņām tur ir viss vajadzīgais, viņas vakaros neprasās iekšā, viņām viss ir labi. Jā, tā kā tas ir tas par Donnu un Aleksu. Un tad šitie 2 sportinieki dzīvo iekšā. Runājot par šo skaisto zirgu. Viņam viss ir kārtībā. Jā. Vienīgais, viņam tās plaušas joprojām ir novājinātas. Līdz ar to viņš ik pa brīdim var aizelsties. Viņš ik pa brīdim, lai gan man liekas, ka klepot, viņš neklepo. Nē, esmu dzirdējusi, kopš viņš ir vesels. Puņķi viņam tek, jā, bet tas ir ļoti labi, ka viņam puņķi tek. Es ļoti ceru, ka mēs neesam iedzīvojušies ar viņu astmā. Tāpēc, ka tas, ka viņam joprojām šobrīd viņš aizzelšas
un viņš ik pa brīdim elpo ar vēderu, varētu būt pirmkārtām, ka pēc slimības viņam ir novājinātas plaušas, kas ir normāli. Man arī brālis, viņš izslimoja plaušu karstoni, viņš pēc tam gadu klepoja. Tā kā tas vēl ir ok. Grifenai. Bet kas mani baida, ka viņš varētu būt šīs slimības daļa ir iedzīvojies plaušu karsonī. Tie ir divas varbūtības, bet es vairāk liecos, ka viņam ir novājinātas plaušas, jo viņam paliek labāk. Viņam paliek aizvien labāk un labāk. Skatāties uz šo netipisko situāciju. Grifons ēt. Nu, bet lai viņš ēt. Jep, Aleksiņš. Čau, Aleksa. Meitenēm šodien uz treniņu būs ļoti jautri. Nu, tā kā ļoti jautri. Jā, Donna, tu arī piekrīti? Būs jautri. Jā, tie divi tagad ies ēst. Es ceru, ka jūs divas aizvedīsiet arī viņus tālāk. Jo, Aleksiņa. Bet mēs skrienam prom, jo jau ir 9:30. Un man 11. ir jābūt pie vetārsta. Tā kā, jā, man patīk visu kavēt. Es ceru, ka es nekavēšu. Ok, kamēr es eju uz mašīnu, es domāju. Vajag pārģērties, jā, jo es esmu staļa drēbēs. Bet te es tā sāku pēc sevis domāt. Madara, kādu kreklu tu paņēmi savu? Protams, ka es paņēmu kreklu ar garajām piedurknēm. Ir +20 ar kaut ko grādi, man ir karsti. Un es paņēmu kreklu ar garajām piedurknēm. Labi, it kā. Man nevajadzētu beigi smirdēt ar šo outfitu, jo es tikai pajāju zirgu. Es netīrīju bokšus. Tad cilvēki sapratīs. Man liekas, cilvēki beigi skatās uz tām zeķēm. Bet labi, mans outfits ir dārgāks par viņu visu outfitu. Tā ir doma, kas mani mierina. Labi, gan jau brauksim šitā. Vetārsts točno sapratīs. Tā jau par pārējiem viena alga. 10:55. Esmu laikus, palika tikai aiziet. Nu viss, 20 minūtes un dokumenti sakārtoti. Zālīts ir pie manis. Nevajag jums uztraukties ar limeratu, visi kārtībā. Es nezinu, kā nosaukt. Negribas teikt, veselības problēmas viņai ir, bet šobrīd ar viņu ir jābūt uzmanīgiem. Un es neko vairāk nezinu. Kad es zināšu pilnīgi visu, es jums visu izstāstīšu. Iespējams, būs atsevišķi video vispār par limertas situāciju un visu šito, bet jums ir jāpagaida, jo es pati vēl šobrīd neko nezinu, un jūs arī neko nezināt. Nu labi, es gan jau zinu vairāk nekā jūs, bet ir jāpagaida. Bet es jums visu izstāstīšu, tas nebūs tagad, bet gaidat. Bet nav jābaidās ar viņu visu kārtībā. Viss ir labi. Nevajag par limertu uztraukties, viss viņai ir kārtībā. Tā, es ātri atbraucu uz mājām, tāpēc, ka man vajadzēja paēst un sakārtot drēbes. Man izmazgājās drēbes un vajadzēja viņas nolikt džāvēties un tad salocīt tās drēbes, kuras bija izskaltušas, nīsāk sakot, jā. Tagad mēs dosimies uz Krāslavas kultūras namu, jo man tur vajag parakstīt līgumu. Šodien ir baigā biznesa diena. Kamēr es te vēl visu daru paralēli vēl ar kalēju čatoju, jo manai kalēju stāli diezgan steidzami. Tā kā jā, labi, dosimies tālāk. Ātrais stops mēnes aptiekā, jo man vajadzēja šļirci un ūdeņraža pārskābi, lai vitamīnus ielaistu retai. Nu viss, līgums parakstīts. Varam uzsākt biznesu Krāslavā. Tā nu labi, atpakaļ stāvlī, pietiek braukāt pa pasauli, laiks strādāt. Tīrīšu bokšus, kas ir pozitīvi, ka 2 zirgi dzīvo ārā un 2 iekšā ir jātīra tikai limeratai un grifonam. Un tad mēs paskatīsimies, man vajag izkordot grifonu, bet tas būs ap 5 kaut kur. Varbūt pamazgāt bokšu sienas. Šodien es pusi nomazgāju kaut kādu vasarā, kad viss silts, un otru pusi durvīm neesmu nomazgājis, tā kā es gribu nomazgāt durvis līdz beigām, un es ļoti gribu nomazgāt sienas. Bet nezinu, tā jau redzās. Bokši ir iztīrīti. Tagad es esmu tikusi pie sava ieroča.
un mazgāsim. Nu, lūk, pusi nomazgāju tieši to, kurus es jau biju nomazgājuši kaut kad vasarā. Un tagad sāksies trakākie dēlīši. Teiksim tā, šitie mazgājās super ātri, ļoti ātri. Nu, es nezinu, bet var redzēt, ka viņi ir tīri, un tad šeit viss ir netīrs. Nu, lūk, durvis ir tīras. Šī pusīte vēl slapja, nav nožūs. Lūk, šīs viss iznāca ārā no durvīm. Un ūdens ir vienkārši brūns. Tā kā, jā, jūs varat iedomāties, cik netīras viņas bija. Labi, tagad man ir jāpadomā, vai mēs vēl mazgājam, vai arī nē. Nu, es paskatījos uz laiku, un es sapratu, ka šito sienu nav jēga mazgāt, es nepaspēšu. Bet, ko es pamazgāju? Es nomazgāju zīmīti un te augšiņu, un arī šeit. Un lemaratai arī zīmīti un augšiņu. Nu, šeit arī es mēģināju, bet, nu, jā, laika pietrūkst. Nu, var redzēt, ka ir mazgāts, ir smukāk, ir tīrāk. Labi, jāiet nest inventārs un jākurdo grifons. Zirgi mums ir tur tālumā, bet es gribēju jums pastāstīt. Zirgi man salauza šito ūdens spaini. Tā kā, labi, es tagad neatradīšu, bet tur apakšā visticamāk Aleksa, viņa iebāza kāju. Vot šitien viņš ir saplīsis. Un viņš tek. Nu, tā kā var redzēt, te ir mitrs. Bet viņi nevar izdzert šito ūdeni, lai es nomainītu uz jauno spaini, ko es vakar nopirku. Lūk, nopirku, pilnīgi jaunu spaini, kur te iekšā, nu, nevajadzētu būt tā, ka viņi ieliek kāju un saplēš. Te viss ir gluds. Nu, labi, izņemot šito, bet, nu, labi. Bet es gaidu, ka viņi izdzers to ūdeni, lai es varu ieliet šeit. Bet īstenībā ūdeni šeit ir mazs. Līdz ar to es domāju, ka es varu viņu liet ārā un liet no mucas viņiem jaunu ūdeni spainī. Nu, lūk, es izlāju ūdeni ārā un te var redzēt, kur ir caurs. Nu, labi, nav liels caurums, bet, nu, jā. Lūk, tur ir caurums. Un kaļķis. Būs viņiem jauns spainis tagad. Nu, lūk, jaunais spainis pilns ar ūdeni. Ejam medīt zirgus. Nu, lūk, man izkoistuļi. Aleksa ar savu frizūru. Jā, Aleksa, tev tūlīt būs treniņš. Man liekas, Dārtai būs ļoti jautri. Tev visu ņemt ārā. Jā. Lūk, man izsportu zirgi. Man tās prieks, ka grifons ir sācis ēst, un viņš paliek apaļāks. Aizvien apaļāks un apaļāks. Ribiņas gan vēl nedaudz spīt ārā, bet, nu, pēc slimošanas tas ir normāli. Paliek viņš aizvien apaļāks un apaļāks. Man tāds prieks. Un viņš vismaz ēd, nevis stāv tur un skatās. Jā, super. Pičiņu, pačiņu, kājiņām. Uz tādām kājām nevar likt kājsargus. Mums tieši izejot no aploka ir riktīgi dubļi. Un tad, jā, viņi tajos dubļos samīcās tieši ejot iekšā un ārā no aploka. Nu, principā, jā, grifoniņš ir gatavs kordoties. Mēs tagad iesoļosimies. Un kāpēc Madara pēkšņi strādā ar 2 zirgiem? Tāpēc, ka grifoniņa jātniece ir aizgājusi studēt. Un, visticamāk, viņa vairāk nejās. Lai gan vēl ir cerība, ka viņai saliks to stundu sarakstu. Nu, protams, tā ir naiva cerība, es šaubos, bet viņa cer, ka viņai sanāks pa brīvdienām braukt uz šeieni, un pa brīvdienām viņai jās grifoniņu. Tā jau redzēsim. Viņa uzreiz pateica, 2 nedēļas viņas nebūs, tā kā šonadēļ, nākamnedēļ viņas nav. Līdz ar to šis lielais skaistais manis zirgs beidzot ir atkal mans. Jo. Man tā viņa pietrūka īstenībā, tik forši viņu jāt. Bet man nav ko ar viņu darīt, līdz ar to, ja gadījumā grifona jātniece tomēr nevarēs ar viņu jāt, nevarēs strādāt ar viņu, tad es meklēšu grifonam vēl vienu jātnieku. Jā, kuru grifoniņš iemācīs. Ja viņš ir superīgs skolotājs, viņš ir baigi foršais zirgs.
Un, jā, ar viņu tikai vajag strādāt. Un vajag strādāt aktīvi, nevis 1 treniņš nedēļā, bet 2-3 treniņi nedēļā vismaz. Un tad pārējos es viņu varu pastrādāt, bet jā, Grifonam vajag aktīvu cilvēku, aktīvu meiteni vai puisi, vienalga, kas ir gatavs iet lielā sportā, jo viņš ir gatavs iet lielā sportā. Un te jau redzēsim. Nu, ja Grifons ļaus parādīt, cik viņš smuki rikšo kārtiņas, jo viņš man slinko šodien. Bet, nu jā, viņam ir ļoti smuki rikši, man šausmīgi patīk viņa rikši. Tik man nepatīk tas, ka viņš ir notievējis atkal. Es nezinu, es nākam vasaru viņu nelaidīšu vienkārši ārā, sēdēs viņš man iekšā. Un ārā ies uz 2 stundiņām tikai, ja viņš šitā ārā nēd. Nu, mēs kordoties esam pabeiguši. Sapratu to, ka es jums neesmu izstāstījusi, kas līdz galām tad Grifonam bija ar to plaušu karsoni. Īsāk sakot, ja es pareizi sapratu, mēs sacensībās kaut ko noķērām, kaut kādu vīrusu, bet ar to, nu snāk, ja ir vīrus, tad izslimo viss stāvs. Normāli, jā. Visi zirgi izslimoja. Šitas kadrs, viņam ir zema imunitāte. Nu, loģiski, kā var būt liela imunitāte, ja tu izskaties šitā. Jā. Nu, lūk, un ar šito visu tievēšanu viņš ir dabūjis sev zemu imunitāti. Līdz ar to viņam tā slimošana aizgāja, ja viņš bija saķēris, piemēram, parastu gripu, ko visi pārējie zirgi izslimoja mierīgi, ka es pat nepamanīju, ja, ka viņi slimo. Nu, labi, tad, kad man pateica, tad es tā kā sāku atcerēties, jā, tur tas bija paklepojis, tur šis bija paklepojis. Bet es saku, vienreiz treniņā tas ir pilnīgi normāli. Ok, labi. Bet šim tā gripa ieilga. Viņš netika ar viņu skaidrībā, viņam nepalika labāk, viņam palika tikai sliktāk. Un mēs nonācām pie plaušu karsoņa. Jep. Tā kā, jā, cik es skatos, tad tagad arī Igaunijā ceļ mačus, tāpēc, ka Igaunijā ir kaut kāds vīrus vai gripa, es nesapratu, ka tik tas nav tas pats. Jā. Nu, bet labi. Tas ir risks, kas ir jāpieņem, braucot uz sacensībām, ka tur vedīs dažādus zirgus. Iespējams, tie zirgi ir ar kaut ko slimi. Tu nekad nezināsi. Nu, ja. Mēs izslimojām kaut ko, kas Grifonam pārvērtās pāri plaušu karsoni. Un vēl es jums stāstīju par to, ka mēs paņēmām viņam asins analīzes uz selēnu, jo iespējams, ka šitas te ir selēna deficīts. Viņam ir mazāk selēns, jā, viņam ir kaut kādi 74 un norma ir 100 līdz 200. Tā kā, jā, viņam ir mazāk nekā vajag Grifa pagaidi. Viņam ko dundurs. Tā kā viņš man tagad teica selēnu, man teica 2 mēneši viņam padot selēnu. Bet principā visticamākais, kāpēc viņš šitā izskatās man vasarās, kad viņi ir ilgi ārā, ir tāpēc, ka mums problēma nav šiten vai kaut kur tur. Problēma ir šitā. Viņš man tagad neļaus parādīt. O, tur. Psiholoģiski. Viņš man tagad arī nomierinošos. Nu, lai viņš vienkārši boksī varētu gulēt un nestresotu. Jā, viņš boksī tagad guļ, viņam viss ir kārtībā. Viņš izguļās, viņš ēt, viņš aplokā tagad man ēt, kopš viņš ir sācis ēst nomierinošos. Kas ir ļoti dīvaini, tāpēc, ka, nu kā, it kā jau man nedzēja saprast pašai, vai ne? Kā zirgs ir stresains, zirgs neguļ, viņš baidās, viņš no kaut kā streso, nu, ka jādod, tur es nezinu, magnīs vai kaut kādi nomierinošie. Tā es samainīšu rokas. Bet, Grifā, kāpēc es par to nekad nebiju aizdomājusies? Un kāpēc es nebiju sākusi viņam dot nomierinošos? Tāpēc, ka kam mēs parasti dodam nomierinošos, kam mēs parasti dodam magniju, jā, vai kaut ko tam līdzīgu? Trakiem zirgiem. Zirgiem, kuri met treniņos, zirgi, kuri nemāk, piemēram, rikšot, viņi uzreiz sāk lēkšot un tāda tipa zirgi, jā. Nevis zirgs, kas treniņos uzvedas perfekti. Līdz ar to mana smadzene nesalika 1+1. Vienkārši vajadzēja viņam padot kaut kādus nomierinošos tieši vasaras periodā, kad viņš iet uz ganībām, kad viņam mainās ganības. Līdz ar to, jā. Mana kļūda, iespējams.
Jo tagad, kaut viņš ēd man nomierinošos, es saku, viņš guļboksī, viņš ēd zāli, viņam viss ir kārtībā. Bet, nu, redzēsim, tad kā būs nākamajā vasarā, jo varētu būt arī, ka viņš šobrīd ir mierīgāks un ēt, jo vasara ir beigusies. Paliek ātrāk tumšs, un varbūt tas viņam arī kaut kāda intuīcija strādā, un tāpēc viņš ir mierīgāks. Nu labi, bet to jau mēs redzēsim reāli tikai nākamā vasara. Tā, runājot par to, ko grifons mums šobrīd ēd, ir šāds te nervu kontrola. Tas ir tieši priekš viņa nerviem, lai viņš nomierina tos savus nervus un lai viņš guļ. Un šitas ir ļoti labs. 100 grami dienā. Jā. Un viņš gan bija padārgs. Šis bija kaut kādi 59 eiro, un tas ir priekš mēneša. Šāds te no Pavo iepakojums. Es vispār nesaprotu, kāpēc no Pavo latvieši nesūta tik daudz, jo viņiem ir šausmīgi labas piedevas. Dārgas? Jā. Bet labas? Jā. Un tad mums ir E-selēns. Šis ir selēns kopā ar E-vitamīnu, lai palielinātu viņam to selēna daudzumu. Un tas pats 100 grami dienā pie ēdienas. Es viņam dodu vakariņās, var, protams, dot arī no rīta. Kā kuram ērtāk, man ērtāk ir vakariņās. Nu, un tajā video, kur es stāstīju par grifonu, es teicu, ka es viņam pasūtīju elpošanas piedevu, kad es nezināju, kas viņam īsti ir. Tad šī ir tā elpošanas piedeva. Tas ir probiotiķis. Prebiotiķis, jā. Viņa smaržo pēc lakricas, bet man ļoti patīk, man jau te beidzas. Es vienkārši grifonam izdodu visu. Šitas bija 40 eiro. Jā. Uz grifonu man aizgāja šausmīgi daudz naudas, bet nu ko vajag, to vajag. Un principā šeit šitādi te 2 dienā. Viņš smaržo labi. Nu jā, te jau rītdienai paliks ļoti maz. Jā, kaut kā tā. Izgāju ārā no staļļa un puiskototies kāds skaistulīs. Āgons Dievs, ka viņš ir skaists. Bet tāds maziņš, laikam šī gada bebītis. Kāds dusmīgs palika paskā. Dusmīgs, bet skaists. Nu, meitenes jau ir atbraukšas uz treniņu. Viņas izveda grifonu ārā un ievada savus zirdziņus. Lai gan pagāja laiciņš, kamēr dažus izpinām ārā. Bet nu, tagad viņas jau saglojas un tūlīties uz treniņu. Meitenes jau ierikšojas. Aleks viņai šodien nav tik labi. Bet nu viņai vajag treniņu. Un tad tur ir doncis poncis. Kamēr es te trenēju meitenes, tur ir puiši. Un viņi krāmē sienu. Nu, meitenēm treniņš jau ir beidzies. Šodien tāds vieglāks treniņš viņām bija. Pastrādāja ar kārtiņām, atspēriena punktu. Atkārtoja pēdējās niansītes pirms svētdienas sacensībām. Brauksim svētdienu sacensību. Un Donna un Aleksa arī brauks. Abas ar 2 jātniekiem. Tā kā būsim lielā sastāvā. Lielie sporta zirgi iet ārā. Un tūlīt Limerata ar grifonu nāks iekšā. Tā. Laidīsim Limeratai zāles. Es nevarēšu rādīt visu, bet es varu izstāstīt daļu, ko es daru. Tad, nu, mēs viņai laidīsim muskulī, tas ir kaklā. Un, lai nebūtu tā, ka mēs ielaižam kaut kādus netīrumus, mēs iztīram to vietu. Mēs laidīšu šeit. Un, protams, arī dezinficējam to vietu. Es uzlaidīšu uz salvetītes, ūdeņraža pārskābe. Un vēl viņai uz spalvas. Tā, lai rīktīgi mēs visu dezinficējam. Es jums nevarēšu rādīt pašu procesu, bet īsāk sakot, man ir jāielaiž viņai šis te. Kāpēc nevarēšu rādīt visu procesu? Jo nedrīkst tik tā kā rādīt. Tik tā kā.
Nedrīkst rādīt tādas lietas YouTube'ā. Sākumā mums vajag iedurt adatu un skatīties, lai netiek asinis. Ja tiek asinis, mēs esam ieduruši asinsvadā, nedrīkst. Labā. Tā, asinis netek. Liekam klāt. Un laižam iekšā. Tagad, kad mēs izņemam ārā, mēs ņemam salveti un to vietu pamasējam. Lai ieiet viss tas iekšā, neiztek ārā. Un arī, lai retiņai nesāp tik traki. Jā, nekādu asiņu nav, nekā nav. Viss ir ļoti, ļoti labi. Lopumīti. Jā, jāiedod kārumi un viss. Nu, kārumi. Labam bērnam. Nu, vienu iedosim grifoniņam. Vienkārši tāpēc, ka viņš eksistē. Viss. Reta ir brīva. Nu jā, un ir pienācis tas gada laiks, kad es pārrodos mājās, kad ir tumšs. Nu labi, tūlīt būs tumšs pēc 5 minūtām, bet nu tāpatās. Labi, šo video es beigšu, vēl iešu veikalām, vēl jāuztais vakariņas, vēl jāedito šis video. Tagad ir jau 8:30 vakarā, tā kā, jā. Bet nu neko, kā ir tā jādzīvo. Labi, paldies, ka noskatījāt šo video. Neaizmirst uzspiest laiku un ierakst kaut ko komentārā, jo man tie komentāri tiešām daudz nozīmē. Es uz viņiem neatbildu, bet es viņus lasu, un man ļoti patīk jūsu komentāri. Labi, atā!